Tad mēs šodien turpināsim ar otro daļu, kā arī bija minēts par mārketinga plānu. Un, ziniet, gatavojoties šai prezentācijai, es sagatavoju vienu, nu, labi, teiksim tā, divus slaidus. Kāpēc? Šī ir tā sadaļa, ko varbūt daži no jums jau ir redzējuši partneru apmācībās, ja, kad bija Jelgavā dzīvē, bet šo man gribētos akcentēt vēl un vēl, ja mēs runājam par mārketinga plānu. Patiesībā viss ir vienkārši. Es domāju, ka jūs man piekritīsiet, arī varbūt ne uzreiz, bet pēc kāda brīža. Šīs viena lapa ir viss Duolife mārketinga plāns. Un man kā gribās teikt, kad daži saka, ka es nezinu, tas ir sarežģīti, negribu iedziļināties, es jau esmu tālu no biznesa un tā tālāk, ja, viena lapa. Un iziesim cauri, varbūt, lai varētu saprast, ko tā nozīmē, ko viņa rāda, pamatlietas. Jā, ja būs kaut kādas izmaiņas, jūs spēsiet pielāgoties, jo jūs zināsiet pamatu. Tātad pirmais, ja jūs redzat augšā kreisajā stūrī ir rakstīts peļņas iespējas, redzat, ja, veselas 9. Veselas 9. Tad, kad mēs runājam par to, ka jā, mums ir soft marketings. Man ir bijis tā, ka man tikšanās cilvēki ar pieredzi saka, oi, nu labi, visi jau gudri runā, ko tas nozīmē, parāda savas mārketinga plānas priekšrocības. Ko es varu teikt? Sākumā man arī bija, tāpat kā šodien kolēģi ir minējuši, ja ir lietas, pa kuram tu īsti neesi droša, tev pat var izsist no sliedēm tas, ka tev pasaka, ai, Polija, ja, un viss mainās. Tāpat arī šeit. Ja, es vairs nesaku, ka mums ir soft marketings, es saku, ka mūsu kompānija ir daudz priekšrocības, es tev varu parādīt kaut vai 5 uzreiz. Vai interesē? Interesē, sākam runāt. Tātad, kā es stāstu, piemēram, pats pirmais, jūs redzat, te ir špikerīts, ja jums tas ir telefonā vai datorā vai kaut kur vai izdrukātā veidā, jūs varat pēc šīs pašas lapas novadīt lielisku sarunu par biznesu. Tātad, pats pirmais, jūs redzat komisiju no maržas. Kas ir marža? Marža ir starpība no cenām. Un šeit ir parādīts, bišķiņ redzat, ja jūsu karjera ar Duolife, apakšā ir numur 1, kolagēna pudele, redzat, 3 cenas, 16 eiro izcelte, tātad starpība no komisijas. Pati pirmā cena, 48,30, tā ir visdārgākā, ja jūs atceraties tā vizuāli mūsu 3 stabiņus, tā ir cena bez kaut kādām atlaidēm. Vidējā cena, tas ir kluba biedra cena, ja, un attiecīgi 16 eiro ir tā starpība. Starpība, ko jūs varat nopelnīt no komisijas. Tātad, ja ir cilvēki mūsu komandā pilnīgi normāli, kas vienkārši tirgo produktu, tā ir arī peļņas iespēja. Ir daži, kas būvē struktūru, ir daži, kas vienkārši lieto. Un tie visi veidi ir absolūti pieņemami un absolūti normāli. Tātad pats pirmais, ja cilvēks saka, ai, nu es taču negribu tur iedziļināties vai vēl kaut ko, es gribu vienkārši tirgot. Lūdzu, ja, lūdzu, tu to vari darīt, un tev attiecīgi ir peļņas iespējas vienkārši tirgojot produktu. Nākamais ir otrais punkts, kā jūs redzat, ja, bonusu komisijas 4 un 5%. Ko tas nozīmē? Nedaudz apakšā jūs redzat Golden Group līderi, jā, atzīmēts kreisajā stūrī apakšā, ir tā schēma, daudziem zināma, 500, 3 kājas pa 500, ko mēs bieži vien arī izmantojam un sakam. Ja? Tātad jūsu aktivitāte un jūsu 3 kājas, par to mēs runāsim vēlāk, bet bonusu komisijas ir tas, kad jūs nopelnat no pirmās līnijas un no otras līnijas. Tas ir dziļuma komisija. Ja es kaut kur runāju un kaut kur jūs pazaudējat domu gaitu vai kaut kas nav skaidrs, droši uzrakstiet čatā, ja es arī mēģināšu paralēli skatīties, jo šeit ir svarīgi saprast. Tātad pirmais līmenis, jūs pieslēdzat pirmos 3 cilvēkus zem sevis, cik jūs no tā pelnīsiet? Bonusu komisiju uzrakstiet lūdzu čatā, lai es arī sekoju tam, lai visi saprot un visi ir uz viena viļņa. Cik ir komisija no pirmās līnijas? No pirmās līnijas, ko jūs esat izveidojuši? Cik procenti? Es tā kā skolotāja jūtos, jā. Nu tā, bērni, cik ir komisija? Jā, es redzu čatā, tā, 5, 4, 5, 4, tā, 5, jā, 5 no pirmās, tieši tā, no pirmās līnijas ir 5%. Jā, tie, kas raksta 4, es pasaku, ir arī 4%, super, bet tas ir no otras līnijas. Tad, kad jūs zem cilvēka, kas jums pirmā līnija, paliekat viņam apakšā vēl kādu, vot no tā cilvēka jūs saņemsiet 4. No pirmās līnijas ir 5. Pilnīgi pareizi, 5%, nākamais līnijas ir 4%. Nākamais, kas aiziet, ja, sekojot līdzi, lūdzu, 3. komisija no struktūras augšējā labajā stūrī rakstīts līdz pat 36%.
Papētiet lūdzu slaidu, un jūs redzat arī tādus stabiņus, ja, kas aiziet grupu līderi, junior team līderi, tie ir statusi, kas ir mūsu kompānijā. Kompānijas prezidents Tomašs Zabava, redziet, viņš ir gandrīz pašā augšā, bet tur vēl ir viena rinda globāla prezidenta, ja, tā kā visas iespējas jebkuram no mums. Lūk, un šeit, kas ir svarīgi, zem tiem stabiņiem ir rakstīts struktūras komisijas cipariņš 3. Redzat? Un rakstīts komisija no struktūras līdz 36%. Jautāšu tā, cik ir komisija no struktūras team līderim? Papētiet slaidu, saliekat augšā lejā, kur krustojās, ja, cik ir struktūras komisija team līderim. Un es lasīšu čatu, redzu, ka jūs esat aktīvi, super, raksta tā, 125, super, es saprotu, Svetiņa, ka tā ir pārakstīšanās, jā, tieši tā, 12%, ja, kas vēl nav atradis, papētiet, lūdzu. Ja zem stabiņa team līders rakstīts 12%. Ko tas nozīmē? Šeit iet runa, tai skaitā arī par cashbacku, jo daži saka, mums kompānija ir no pirkumiem cashbacks. Jā, mums arī kompānija ir cashbacks, tikai varbūt ne visi to uzreiz piefiksē, jo tam pašam team līderim, jā, es lasu čatā 12, super, maliči, precīzi, jā. Tātad 12% cashback, ko tas nozīmē? Ja jūs esat nopirkuši produktu, nu vienalga, kurš maksā, nu tā, 30 eiro, jā, tad, kad jums rēķina komisijas, jūsu pašu pirkumu arī ieskaita. Un dot jums atpakaļ 12%, kas naudas ziņā būtu atlaide 3,60 eiro. Tie, kas pērk kolagēnu, tie, kas pērk viņu pa 28,90, kā jūs redzat, jā, mūsu partnera cena, mīnus team līdera komisija, jums kolagēns jau izmaksā 25,43. Es speciāli ieturu pauzi, lai jūs tā saprotat, sagremojat, ja? Protams, jo augstāks status, jo lielāka atlaide. Jūs redzat, executive līderi jau ir 20%, un šādā gadījumā 28,90, es te ar kalkulātoru, tad kolagēns jums pašiem, pašu lietošanai maksā 23 eiro. Un ja jūs viņu arī notirgojat, ja, kādam pa 35, kā ir mūsu klienta cena, nu es šobrīd bez centiem runāju, 12 eiro ir jūsu tīrā peļņa. Vai šī doma ir skaidra? Vai ir skaidrs par to cashback? Jo daži saka, vai es pirmo reizi, es jau 4. gadu kompāniju, tik tagad uzzināju, ka mums ir cashbacks. Tas ir ar nosacījumu, ka jums ir status. Ja? Jo augstāks status, jo lielāks cashbacks. Bet pat grupu līderim jūs redzat, cik grupu līderim ir struktūras komisija? Cik procenti ir struktūras komisijas bonus grupu līderim? Daži jau tik aktīvi, es jau nepaspēju pateikt, jau sāk rakstīt. Tā, lasu. 4, jā, maleči, super, jā. Tad saprotiet arī to, pat ar statusu grupu līderi, jūsu visi produkti, ne tikai kolagēns, kolagēnu es paņēmu kā piemēru, jūsu pašu produkti jums jau ir izdevīgāk. Ja? 4%, 8% pie junior team līderi un tā tālāk. Ja? Tas arī ir veids, kā pelnīt, starp citu. Ja, un veids, kā arī sev produktus izmantot lētāk. Nākamais moments, redziet, tas jau ir atzīmēts kā papildus bonusu, bet nu viņi ir. 4. pozīcija ir akciju bonus, kas ir norādīts līdz pat 7,5%. Neiedziļināsimies varbūt tā baigi dziļi, bet jūs, ja papētīsiet savā virtuālajā ofisā savu izrakstu, katru mēnesi jums parādās izraksts, kur jūs var redzēt, cik jūs esat nopelnījuši, cik no pirkumiem, cik no pieslēgumiem, cik no statusa, cik no dziļuma. Ja? Tur viss ir ļoti labi pārskatāms un redzat. Papētiet lūdzu šo informāciju. Vai visi zin, kur viņa ir redzama? Uzreiz jautāšu, kur var redzēt to manu, kā es saku, bankas konta izrakstu, kur es varu saprast, cik man ir nopelnīts un par ko. Droši izmantojam čatu vai arī pasakam skaļi, ja, lai tā uzreiz neteiktu priekšā to ceļu, tie, kas pieraksta, tie varēs pierakstīt, tie, kas zina no galvas, tie ir maliči. Kurā vietā savā virtuālajā ofisā es varu redzēt, cik es nopelnu? Un par cik, par ko? Kam par ko cik pienākās? Tā, redzu čatā. Zem aprēķiniem, aprēķina periods, jā, tas ir viens veids, jā. Tieši tā.
Tā, es pagaidīšu vēl, esmu pacietīga, laiks mums vēl atļauj. Kur jūs redzat, cik jūs tekošajā periodā esat nopelnījuši? Biznes, jā, kas ir biznes? Biznes ir labi, bet kur tieši? Tu domā biznesi kaunu droši vien, vai ne, Dace? Un tu domā pilnīgi pareizi tieši tā. Veidi ir dažādi, jā, bet viens no tiem veidiem ir kā reize, tur, kur aiziet zona члена kluba, расчеты бизнес аккаунт. Ja kāds var pierakstīt čatā, varbūt tiem, kas, nu, paralēli, jā, palīdzēt. Zona члена kluba, расчеты бизнес аккаунт. Un tur parādās jūsu tekošais izraksts, kur jūs smuki varat redzēt visus ciparus. Gan kopējo skaitu, ko bieži vien cilvēki paskatās un priecājās. Jā, es redzu, cik es esmu nopelnījis. Bet, ja jūs parolēsiet nedaudz dziļāk, ja, es šobrīd to arī daru, jūs redzat, cik ir komisija par pieslēgumiem. Jā, biznesa account tieši tā. Jūs redzat komisiju par pieslēgumiem, komisiju par statusiem, un attiecīgi tur parādās arī šīs akciju bonus līdz pat 7,5%, kas ir patiesībā ļoti svarīga lieta, it īpaši tagad. Kāpēc tagad? Tāpēc, ka šīs bonus mums iet dubultā. Jūs noteikti savos makos esat redzējuši, esat saņēmuši, jā. Jā, paldies, Inga Zoničļiena klubā, расчеты biznesa accounta. Jūs esat noteikti redzējuši, kad ienāk tiem, kam ir status, ienāk vēl papildus nauda. Šīs uzreiz akcentēšu, šī ir brīvas gribas žests no mūsu augstāk stāvošiem sponsoriem. Viņi to maksā no savas kabatas, lai atbalstītu mūsu tirgu, mūsu darbības un lai mēs nopelnām vairāk. Šīs bonus iet dubultā. Ja? Un attiecīgi kā nu kuram, cik viņš liels sanāk. Grupu līderis saņem 1,5%, kā jūs redzat, ja? Sekojam līdzi zem stabiņiem. Pirmais ir struktūras komisijas un nākamā rinda ir dalības bonus līdz pat statusam senior manager. Kāpēc nav tālāk? Tālāk direktoriem sākās citi bonusi, bet par to mēs pilnīgi noteikti nerunāsim. Ja? Tātad grupu līderi 1,5%. Jūs varbūt varat padalīties. Tie, kas saņem šos bonusus, nav svarīga konkrēta summa, ja? Vai jūs saņemat viņus? Droši uzrakstiet man čatā. Vai jūs saprotat, par ko tas nāk? Jo šīs bonus mums vēl ir piešķirts uz 2 mēnešiem. Tālāk, es domāju, nebūs tā, jo kompānija bija ļoti dāsna, ja? Un atbalsta mūs tādā pārējais periodā. Saņēmu, jā, es saņēmu, super, jā, paldies. Jā, es uzreiz pateikšu. Kam 50, kam 70, kam 80, kam 100, jā, kam vairāk, viss ir atkarīgs no statusa. Bet šīs bonus šobrīd iet dubultā. Kāpēc ir tik svarīgi arī saglabāt statusu, kaut vai grupu līderi? Kas ir vajadzīgs, lai saglabātu statusu? Uzreiz arī jautāšu jums, ja, kas ir vajadzīgs, lai saņemtu šos bonusus? Kāds ir pamats? Droši vai nu rakstam, vai nu ierunājam. Lai man būtu dalības bonus, kas šobrīd iet dubultā, kādas darbības ir jāizdara? Šeit pat es gribētu teikt 2 pamatdarbības. Tā, lasu čatu. Sava aktivitāte, nu, perfekti, vienkārši nav ko piebilst. Tieši tā, sava aktivitāte plus 3 kājas pa 5 punktiem. Tieši tā, jā, Ilve, pirkums uz status, jā, sava aktivitāte. Tātad šeit uzsveršu vairākas reizes. Sava aktivitāte ir tas, ka jums ir vismaz 250 punkti. Vismaz. Ja? Ar 50 punktiem nepietiek, man daži saka, vai, man tie ir attiecīgi tik un tik, man nekas nav. Aktīvs jūsu profils skaitās tad, kad jums ir vismaz 250 punkti. Bet mēs bieži vien arī sakam par to, ka, ja jums pašiem 500, tad kaut kā maģiskā veidā arī jūsu komanda veido savu aktivitāti par 500 punktiem. Ja? Tad mēs saņemam arī dāvanas, par to ir atsevišķs stāsts. Lūk, tātad sava aktivitāte līdz pozīcijai executive leader jums pietiek ar 250 punktiem, ja? Bet tāpat es saku, jebkurā gadījumā sava aktivitāte, maksimālas dāvanas un 3 kājas. Tas viss ir zināms, vai ne? Tik tālu viss ir labi. Lūk, nākamais moments ir automašīna programma. Ja, es tikai pieskaršos, lai jūs redzat, kā to var redzēt arī slaidā. Parādās 5. punkts, ja, pie executive leaders sāk parādīties nākamā rindiņa ar mašīnām. Ja. Tas ir tad, ja jums nāk cilvēks un grib zināt, jūs varat droši viņam teikt, pozīcija executive leader. Cik ir apgrozījums pie pozīcijas executive leader? Cik ir jābūt apgrozījumam, lai nopelnītu šo statusu? Vai nu pasakiet, vai nu ierakstiet, lūdzu. Tā, es jau redzu čatā, jā.
25, tieši tā. Pozīcija executive leader 25. Jā, jā, paldies, Linda, Dāca, Inga, jā, paldies. Lūk, cik ir team līderam status? Cik ir vajadzīgi punkti, lai nopelnītu team līderi? Es tā, kā skolā, atkal, ja, kontrola šāviens šito saprata, tagad pamēģināsim šo. Vai visi orientējas un saprot? Tā, jā, es lasu, aha, jā. 8000. Jūs redzat, ja? Šajā slaidā, tur, kur ir tie stabiņi, parādās punkti, un apakšā ir mazākiem cipariņiem attiecīgi nopelnīts, cik ir vajadzīgs, ja? Lai būtu sasniegti punktu uz konkrētu statusu. Pozīcija team leader 8000 punkti. Tieši tā, ja? Tad jūs no tā varat orientēties un vadīties un saprast, cik jums ir jānopelna, lai sasniegtu noteikto statusu. Lūk, šajā slaidā, kā es saku, ir atspoguļots viss. Tālāk es domāju, ka nav pat jēgas tur īsti iedziļināties, ja tur kompensējuši bonus, es tikai pieminēšu, ko tas nozīmē. Ja jūs redzat, viņš sākās ar pozīciju reģionālais menedžers, tas nozīmē tā, ja jūs kā reģionālais menedžeris esat izaudzinājuši savā komandā arī vairākus līderus, un viens no viņiem arī ir reģionālais menedžeris, nav tā, ka jūs nesaņemat neko. Jūs no tās kājas saņemsiet 2%. Ja, jūs redzat, tur aiziet 2, 2, 2, tālāk direktora status tur 1,5, bet tas sākās šīs bonus ar pozīciju reģionālais menedžeri. Ja jūs esat team līderis un zem jums ir viens team līderis, ja, tad šīs bonus tur nebūs. Jūs saņemsiet citus bonusus, bet šīs kompensējušais nebūs. Tālāk ir rentie bonus, kas ir sākot ar pozīciju reģionālais direktors, jā, tur arī savas attiecīgas, bet to es šobrīd pat negribu cilāt, jā, ir svarīgi saprast kaut vai līdz statusam team līderis, kas ir jādara. Jā, un, protams, motivācijas programmas, protams, arī ceļojumi, kas sākās ar pozīciju reģionālais menedžers, tas viss ir. Kā jums liekas, vai sarežģīti? Kā tajā slaidā, vai viss ir atspoguļots, vai ir vēl kaut kāda zemūdens akmeņi? Viens ir, ko es tūlīt pieminēšu, jā, tāds tieši tā, es lasu čatu, jā, tam es parādīšu nākamo slaidu, pašas zīmēto, ja, kā es to zīmēju, ka es runāju ar cilvēkiem par biznesu, nevienmēr tas slaids ir par rokai, bet pamats, vai ir skaidrs pamats, kā mēs pelnam? Vēlreiz atkārtošu, mēs varam pelnīt no pārdošanas. Tad, kad mēs sasniedzam statusu, attiecīgi parādās mums arī globālie bonusi, bet līdz šim, arī tad, kad jums ir cilvēks, ja, no pieslēguma jūs nopelnāt, arī tad, kad jūs esat viņu ielikuši struktūrā, jūs nopelnāt 4 vai 5% atkarībā no tā, cik dziļi viņš jums ir. Ja. Tas ir pamatu pamats. Tas ir tā, kā mēs pelnam šeit. Tā, Gaida saka, es sapratu, ir skaidrs, super. Lūk. Un tad es parādīšu vēl vienu skaistu slaidu, kā nu mācēju, tā nu uzzīmēju. Ja? Tas ir tas, kad es runāju ar cilvēku, kas man saka, tā, pirmo statusu pastāsti, kas man ir jāizdara pirmam statusam. Tātad, kā mēs minējam, es ar savu aktivitāti vismaz 250, bet labāk 500, un man ir 3 kājas. Tās 3 kājas arī var veidoties savādāk. Tas var būt viens cilvēks, kas ir nopircis uzreiz 500 punktus, vai tas varētu būt viens zem otra, ko mēs ieliekam, 250 un 250. Šeit jūs redzat, ja, pirmajā rindā, kur parādās 500, 250, 500. No šīs rindas jūs pelnīsiet 5%. Ja, tās ir pirmais līmenis, no tā ir 5%. No tā cilvēka, kas tur ir apakšā, 250 zem 250, tas jau skaitās otrais līmenis. Cik būs peļņa no tā cilvēka, kas ir vidējā stabiņā zem pozīcijas, kas ir uzzīmēta 250. Cik ir bonus no šāda cilvēka? Uzrakstiet man lūdzu čatā. Cik procenti jūs saņemsiet no šāda cilvēka pirkuma? Tā, čats jau jau raksta. Aha, 4. Tieši tā. 4% aiziet no šāda cilvēka. Kas tagad ir pamainījies kompānijā, manuprāt, kolosāla ziņa. Jūs jau zinat, ja, ka tiem, kam varbūt jau veidojas komanda, kad man nav tikai 4 cilvēki, piemēram, man ir 40, un nav iespējams viņus visus salikt pirmajā vai otrajā rindā, ja, un arī nav vajadzīgs, jo, kā jūs arī noteikti daži izjutuši uz sevis, es konkrēti pati. Šobrīd, ja, pārāk par 1000 cilvēku mana komanda, skaidrs, ka es nelieku visus pirmajā līnijā. Kāpēc? Kaut gan varētu, jo tā es it kā pelnītu vairāk, es no pirmās līnijas saņemtu 5%. Pavecam bija tā, ka it kā tā arī varēja darīt. Ja? Bet šobrīd kompānijas izmaiņas ir tādas, ka ja es ielieku kaut vai 40. līmenī dziļumā,
es ielieku to cilvēku savu, es vienalga kā cilvēks, kas viņu rekomendē, es saņemšu vienalga savus 5%. Manuprāt, tas ļoti motivē. Uz ko? Uzrakstiet lūdzu vai ieslēdziet mikrofonu un pasakiet, uz ko tas motivē, kad ir šādas izmaiņas. Un vai motivē vispār, jā. Savs tieši sponsorēts no jebkura dziļuma pirmā līnija. Tieši tā, tagad ir tas uz rekrutāciju, jā, tas ir viens. Rekrutēt, labi, nu, teiksim, man arī līdz šim motivē rekrutēt, reģistrācijas super, reģistrēt motivē atbalstīt komandu, jā. Kāpēc? Rekrutēt, tas var motivēt arī līdz šim, arī bez šādām izmaiņām. Jo es dzirdēju arī, kad komanda man ir teikusi tā, nē, nu jēga, es tagad to cilvēku esmu paņēmusi un tagad ielikšu tur Jānītim vai Pēterītim. Kāpēc? Es ielikšu viņu sev. Jo tad es zaudēju bonusu, ja? Tad es nesaņemu tos procentus. Tieši tā, tagad jūs nezaudējat neko, un ja es Jānītim vai Pēterītim pielieku vienu cilvēku, viņš jau saprot, man palikuši tikai 2. Vai jūs šo darat savā komandā, vai jūs atbalstāt un palīdzat? Jā, motivēt, atbalstīt, jā, ir svarīgi, jā, lasu, paralēli lasu, tieši tā, jā, es redzu, ka Sveta atbild, jā, ka tā dara, tieši tā, jā, jo cilvēkam tā palīdzība, kā mēs runājam, bieži vien ir vajadzīga arī tieši tāda, ka jūs ieliekat šādu cilvēku zem kāda, kas ir tikko sācis šo ceļu, un parādiet, ka sponsors, līderis un tā tālāk, ja augstāk stāvošs aplains, kā nu kurš to sauc visu, ka viņš nav tikai vārdos, viņš arī darbos. Un jums no tā ne silts, ne augsts sliktā nozīmē, ja? Jūs būsiet vienalga saņēmuši savus 5%, tāpēc droši varat atbalstīt. Kā jūs liekat cilvēkus savā komandā? Kā jūs izvēlaties, kuram ielikt to cilvēku, kam palīdzēt? Kādi ir tie jūsu principi? Droši padalāmies atkal, ja, lai mums ir tāda praktiskā apmācība, jo, kā es redzēju, pirmajā daļā ļoti vērtīgi, ka cilvēki padalās savā pieredzē, jo tas reāli strādā. Pēc kādiem principiem jūs liekat cilvēkus komandā? Kā jūs palīdzat apakšā tie, kas atrodas? Tie, kas strādā, jā, super, jā, es redzu, sekoja līdzsvaram, jā, to mēs pieminēsim arī noteikti, jā. Tie, kas strādā, jā. Lai palielinātu aktivitāti noteiktā kājā, arī, jā, tas ir 60-40, jā, tie, kas ir aktīvi, nu jā, tas jautājumu atbilžu variants tas pats, jā, tie, kas strādā, tieši tā, nav jēgas, cilvēks, kas jums lieto produktus vienkārši, jā, es tev ielikšu, nu, ieliec, viņš nenovērtēs, un jūs arī jutīsieties, nu, nepārāk labi, es priekš viņa daru, es viņam ieliku vienu kāju, un viņš tāds un tāds nenovērtē, viņš to 2 cilvēkus nav varējis pieslēgt. Viņš arī negribēja. Viņš gribēja lietot produktu. Ja? Tie, kas ir aktīvi, kā jūs paši rakstat, tie, kas strādā, jā, viņam var palīdzēt. Un ļoti būtisks moments, tieši jūs arī paši jau pieminējat, un augšējā stūrī jūs redzat, man parādās, ja, 60-40 proporcija. Tas ir tāds, variants, ar ko es saskaros arī komandā. Bieži vien saka, tā es īsti nesaprotu. Nu, ka vēlreiz. Ko tas nozīmē? Piemēram, ja jūs ar savu aktivitāti, un tas ir 500 punkti, jums arī 3 cilvēki, arī pa 500 punktiem saskaitam matemātiski, ja tas ir 2000 punkti. Piekrītat, ja? Pašai 500, 3 kājas pa 500, kopā ir 2000. Tālāk, ja mēs veicam savu aktivitāti atkārtoti 16. datumā, atgādinu, ja, kad mums mēnesis sākās 16. datumā, beidzās 15. Kā reizi rīt beigsies ražošanas mēnesis. Paskatāmies pa struktūru, paskatāmies pa komandam, palīdzam. Cilvēks sākumā var nesaprast. Viņš nesaprot, ko jūs no viņa gribat un ko jūs runājat par to, ka nav aktivitāte, nav tas. Pirms runāt un izmantot šos terminus, pārliecinamies, ka cilvēks jūs saprot. Ja? Tad, kad jūs stāstat kādu recepti, man vīrs vienmēr runā par to, kas ir uz naža gala, pasaki, cik grami. Ja? Nu, šeit ir tas pats piemērs. Kas ir aktivitāte? Pasaki, ko vajag. Ja? Tad arī pasakiet, aktivitāte ir vismaz 250. Nepietiek 247, nepietiek 30, nepietiek 80, 250 un nemazāk. Vot vienkārši kā likums atceramies, sava aktivitāte ir 250. Ja tu neesi aktīvs, komisijas nesaņem, bonus nesaņem, neko nesaņem. Ja? Tikai par pieslēgumu. Lūk, nākamais moments ir tas, kad
16. datumā jūs esat uztaisījuši pirkumu, esat priecīgi, pašam 503 kājas pa 500, jūs esat dabūjuši pirmo statusu, pienāk nākamais mēnesis, ideālā variantā, ideālā, protams, ja. Visi, kas jums ir paņēmuši kaut ko, nākamajā 16. datumā atkal veic savu atkārtotu pirkumu. Šeit es gribētu palūgt pateikt, ko jūsu cilvēki saņems, veicot atkārtoto pirkumu pa 500 punktiem. Pagaidām nesaku tiešā tekstā, ja, bet ko cilvēks, kas ir vienreiz jau ir nopircis, veicot savu atkārtoto pirkumu, pirmajā mēnesī viņam bija pirkums, vienalga cik, vai 250 vai 500, otrajā mēnesī viņš atkal iegādājas produktus pa 250 punktiem. Ko viņš saņems? Lasu, pagaidām neatskaņoju, jā. Dāvanas, lojalitātes dāvanu, jā. Tā, precizēsim dāvanu vai dāvanas. Tā, nākamajā mēnesī dāvanas pa 1 eiro. Jā, ļoti svarīga piebilde. Paldies, Linda. Visas dāvanas mums ir pa 1 eiro, ko es arī vienmēr, ja cilvēkam runāju par dāvanu, ja, es uzreiz pieminu. Tu varēsi saņemt dāvanas, visas dāvanas mums ir pa 1 eiro un runāju tālāk. Dāvanas, dāvanas, dāvanas. Tā, super. Kurš vairāk no sērijas? Dāvanu, 2 dāvanas, 3 dāvanas. Jā. Noskaidrosim, cik dāvanas saņems cilvēks, kas ir veicis savu atkārtoto pirkumu 16. datumā pa 500 punktiem. Tā, Gaida raksta 2, Linda raksta 3. Tā, kurš vairāk? 3 dāvanas, meitenes, tieši tā, uzskaitīsim. Jā, reku, Inta arī raksta, Latvija 3, super, Inta ir no Vācijas, tāpēc redziet, jā, nav pareizas, nepareizas atbildes, ir nianses, tieši tā. Tātad, pirmā dāvana ir pa 250 punktiem, otra dāvana ir pa 500 punktiem, un Latvijā, kas ietver sevi arī Lietuvu un Igauniju, saņem arī trešo dāvanu. Kas mums būs pirmdien? Kas būs pa dāvanu? Pa 500 punktiem. Jūs jau esat papētījuši informāciju, jau esat pazīstami. Kāda papildus dāvana arī no kompānijas papildus nāk mūsu tirgumu pa savu pirkumu 300 punktu. Tā, 500 punktu. Jā, tieši tā, Vita C. Skrubis, jā. Ķermeņa skrubis, jā, super. Esat pētījuši, komandā noziņojuši, jā. Tātad Latvija saņem 3 dāvanas, tie, kas dzīvo citur 2, bet vienalga dāvanas. Par dāvanām runāju. Bieži vien sākās komandā diskusijas par to, ka, vot šī tāda vai tāda, man tāda nepatīk, man tādu vajag, man tādu nevajag, un te vispār kaut kas nevajadzīgs, kāpēc tādas dāvanas. Ko es bieži vien atbildu? Es atbildu ļoti vienkārši. Ja? Pats pirmais, es saku, es saprotu, jā, tev varbūt nav vajadzīgs, citam ar piekrišanu. Ja? Es saprotu tavas bažas, uztraukumu, nepatiku un tā tālāk. Pirmais variants, tas, kad tās dāvanas varēja arī nebūt. Vispār. Ja? Tās dāvanas ir no brīvas gribas. Otrs moments, neviens neliek viņu ņemt, tu vari neņemt. Jā, tu vari vienkārši neizvēlēties un neņemt to dāvanu. Lūk, un trešais moments ir tas, kad man konkrēti nevajag, it kā nevajag, ja, cits ir ļoti priecīgs. Un kompānija jādomā, ja mēs šobrīd partneru apmācībās, ja esam arī runājuši ar jums kā ar partneriem, vienmēr padomājam no abām pusēm. Tā skaitā arī par to, kas notiek kompānijā. Kompānija ir noliktava, kompānija ir milzīgi tirgi dažādās valstīs, katrā valstī ir kaut kāds savs top produkts, ja, bet kompānija jādomā kopumā. Tas tāpat kā atkal es salīdzināšu analoģiju ar bērniem, ja, piemēram, ja jums vajag pabarot ģimeni un te sākās viens nēd to, nu, man tā grūti iedomāties, ja, man ēd visu un daudz, bet esmu dzirdējis, man tur meita neēd grīķus, man tieši bērnam tur makaroni negaršo. Visi forši, bet jums kā mātei ir jāpabaro visa ģimene. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi ir tas, ar kādu nostāju jūs paši skatāties uz šīm dāvanām. Kā jūs vērtējat dāvanas? Vai ir bijis tā, kad jūs nepaņemat neko? Jā, Rekudāts saka, man nekad nav protestējis. Šeit pat neiet runa protestē vai neprotestē. Cilvēki bieži vien arī var nepateikt jums skaļi, bet viņi tā, nav ko ņemt, jūs to pat neuzzināsiet, bet tas būs jūtams viņa attieksmē. Jūs pamanīsiet, ziniet, kādā veidā to, ka viņš nav paņēmis 250 punktus, bet 247, piemēram. Jo viņš ir uzskatījis, ka to dāvanu viņam nevajag un piepirkt klāt, priekš kam? Man pietiks 247.
Ja? Šis arī ir viens no tādiem signāliem, ko jūs savā komandā varat redzēt, pa cik punktiem ir ņemta aktivitāte. Ja cilvēks ņem pa 250, tad jā, tad viņš ir attiecīgi saprot, paņem dāvanu un viss ir labi. Jā, vienmēr ar pateicību, vienmēr pieņemu, priecājos par katru dāvanu. Jā, tieši tā iespēja, super, Linda, paldies, iespēja ejot ciemos vai prezentācijai, jā. Jā, paņemt arī to pašu produktu, ko jūs varat nelietot pats, izmanto prezentācijai. Tas ir tas, ka mēs atgriežamies pie pirmās sadaļas, ja, kur mēs runājam. Ja tu esi aktīvs, ja tu ej, ja tu dari, šīs dāvanas nodara. Jā, man patīk dāvanas, man arī patīk, es lasu, jā. Pieskatu komandu un nepaliešu garām, tieši tā, tieši tā. Super, nu redziet, tas ir tas moments, ja mēs runājam arī par dāvanām. Lūk, un pār 60-40 proporciju, ko jūs arī noteikti gribētu pieminēt, arī vairāki no jums ir to rakstījuši. Kas ir svarīgi? Es veicu savu aktivitāti, visa mana komanda ideālā variantā saņemot visas dāvanas ir paņēmusi savu pirkumu, man bija 2000 punkti, 16. datumā līdz dienas beigām man ir 4000 punkti, jo ir dzīvi iepriekšēji punkti un nāk klāt tekošā dienā sastrādātie. Šeit ir svarīgs moments - aktīvie punkti un tekošie. Aktīvie punkti ir tie, kas jums ir 30 dienas, tekošie punkti ir tie, ko jūs esat nopelnījuši, sastrādājuši jūs un jūsu komanda mēneša laikā. Statusam ir vajadzīgi aktīvie punkti. Naudu rēķina no tekošiem punktiem. Tātad, ja jums ir 3 cilvēki, kas ir atkārtojuši savu pirkumu, tajā dienā jums ir nevis 2000, bet 4000 punkti, un 4000 punkti tas jau ir status. Tas jau ir status junior team līderis. 8000 team līderis, 15 junior executives un tā tālāk. To jūs varat redzēt atkal iepriekšējā tabulā, ja redzat pie katras tabiņai pierakstīts, cik punkti ir vajadzīgi. Un šeit ir tas moments, proporcija. Piemēram, ja jums ir 4000 punkti, jums varētu būt tā, ka vienā kājā, piemēram, ir 3000 punkti un divas kājas pa 500. Varētu būt tāda situācija. Varētu. Ja? Viena kāja jums ir sākus attīstīties, cilvēks ir pasaucis cilvēku un tā tālāk un tā joprojām, un tur ir 3000. Nākamā kājā 500 un vēl vienā ir 500. Kas notiek? Proporcija uz piemēra pa 4000 nozīmē 60% no 4000, tas ir cik? Cik ir 60% no 4000? 6 reiz 4, jā, 2400. Tātad priekš statusa jūs no šīs stiprās kājas, kas jums nes 3000, jūs varat paņemt tikai 2400. Naudu rēķinās no visiem 3000, bet priekš statusa tikai 2400. Tātad, lai nopelnītu nākamo statusu, ja, ir ļoti svarīgi, lai jums ievērojas tā proporcija. Laba ziņa ir tā, pieredzi no citām kompānijām, ko man ir stāstījuši un darījuši par to, ka mums kompānijā, piemēram, stiprā kāja vispār tiek atmesta un maksā tikai no vājākām. Mums kompānijā tā un šitā, es saku, jā, nu redziet, mums ir ieskaitās viss, gan naudā, gan graudā, bet ir svarīgi ievērot šo proporciju. Jā, es joprojām te lasu, jā, lasu čatu. Tātad atcerieties, man bija tāds gadījums komandā, man saka, man ir 5000 punkti, bet status neparādās. Kāpēc? Ir kaut kāda kļūda. Ja cilvēkam ir uzreiz tā tieksme pateikt, ka kaut kas nav ar kompāniju, kaut kas ar aprēķinu. Ir kaut kāda kļūda sistēma, man nav aprēķinājuši, man nav izdarījuši. Mēs paskatījāmies kopā un ko mēs konstatējam. 5000, no kuriem 4 ir vienā kājā. Ja? Tas neder. Tad vienkārši atceramies. 60 uz 40 no stiprās kājas jūs varat paņemt 60%, vispārēji ir jābūt jūsu aktivitāte un atlikušas divas kājas. Ja? Tad tas arī ir laba ziņa, ka jūs caur savu aktivitāti varat arī šo pakoriģēt. Lūk, šīs arī būtu tās svarīgās lietas, manuprāt, pamatlietas, ja? Kas notiek, kā notiek un kāpēc notiek. Ja ir kādi jautājumi, es labprāt uz tiem atbildēšu. Vai tās pamatlietas ir skaidrs? Vai palika skaidrāk, vēl vairāk saputroju? Pašu aktivitāti, 3 kājas, ievērojam proporciju, 60 uz 40, pelnam no pārdošanas, no statusa, no dziļuma. Kā mēs vēl pelnam? Kas šobrīd ir dubultā?
Globālie bonusi, ja? Un viss. Un principā tas ir arī viss. Bet ziniet, ko es uzreiz teikšu? Kad jūs sāksiet darīt tieši tā pa īstam un paskatīties uz to savu izrakstu, ko mēs esam minējuši, tur viss ir parādīts. Papētiet, mēģiniet ieiet tajā sadaļā, kas saucās biznesa account, un paskatieties, un mēģiniet atrast, cik man ir no statusa, cik man ir no dziļuma, cik man ir cashback, pat cik es patiesībā pērku kolagēnu, cik man izmaksā patiesībā kolagēns. Ja? Kā izrādās, man nav 28,90, bet man ir 23 tur ar kapekām. Ja? Tikai tāpēc, ka jums ir status. Kāpēc es vienmēr arī, man zars neļaus samalot, vienmēr saku par to, ka pasakojam sev, pasakojam komandai, nepalaižam garām statusu, nepalaižam garām to, kad ir arī iespēja. Ja? Jo lielāks status, jo lielāks cashbacks, jo lielāks status, jo lielāka nauda, un šobrīd globālais bonus nāk dubultā. Vai ir sarežģīti? Atkal citēšu Sandru skolā, esmu gājusi, matemātika esmu mācījusies. Vai mārketinga plāns šobrīd izskatās tikpat sarežģīts? Tā lasu, jā, paldies. Pašu punkti pie vājā, jā, tieši tā, pašu punkti iet pie vājākām kājām, tieši tāda acīt, jā, sava aktivitāte plus atlikušās kājas, tas iet tajos 40%, jā. Tā kā nestrādājam uz vienu kāju, protams, palīdzam, jā, bet neaizmirstam, kad ir svarīga arī tā proporcija. Lūk, no mārketinga plāna tas būtu arī viss. Tad tiekamies 11:35.